Hei, visi bowling draugi! Kā zināms, tad tagad mums notiek vasaras bowling līga, un katru nedēļu par to pastāst arī Pēters savā blogā, un tad man gribējās dažus papildinājumus par statistiku. Viņš skatos, ka viņš arī tur norāda mājaslapā, kur viņš ieieties sadaļās divizijā un kur viņš rāda. Es varētu tā kā papildināt, lai viņš nākamreiz būtu visiem vieglāk un saprotamāk. Tad, lūk, mēs atrodamies tagad Platīnuma divīzijas tātad lapā, ja, individuālā. Šeit mēs redzam turnīru tabulu. Tātad statistika, ja mēs gribam apstīties individuālos reitingus un rekordus, mēs spiežam statistiku, ja, nonākam tad mēs lejā. Šeit ir individuālais reitings. Lūk, individuālā reitingā mēs redzam spēlētāju vidējos, ja, un vārds uzvārds un vidējais. Ja mēs gribam apskatīties labākos rezultātus vienas spēles vai 5 spēļu šajā divīzijā, tad mēs uzspiežam pogu kolumna visibility, ja jūs redzat. Un tad šeit mēs izvēlamies un pievienojam tad labākais viena spēle, rekords, labākā summa, rekords. Tad labākā viena spēle, tas nozīmē labākais spēlētāja rezultāts vienā spēlē, tad šajā tieši 5. sezonā. Un rekords, tas ir vispār, ja spēlētājs ir spēlējis arī kādā citā, tad 1. sezonā, 2., 3. vai 4., tad tur rekordā tad parādās, tas cits rekords būs, ja nekā labākais viena spēle, tad viņš citā sezonā. Un ja mēs gribam uzzināt, kurā tieši sezonā, mēs pievienam arī 1 ABL, 2 ABL, 3 ABL, 4 ABL. Tad šeit sanāk labākais vienas spēles rezultāts visās 4. Tātad mēs varēsim redzēt, ja pievienojam 4 sezonas, un tas pats ir ar summu arī. Summa 5 spēles tiks sākta skaitīt no 3. čempionāta, tāpēc arī ir tikai 3 un 4 ABL, jo 1. un 2. bija, kad, man liekas, ka 6 spēles bija, es nemaldos. Nu, lūk, un tad mēs pievienojam šos stabiņus, un tad mēs šeit, ko mēs redzam, ja labākais vienas spēles rezultāts, mēs uzspiešam 2 reizes uz šo stabiņu un sortējās no labākā uz sliktāko. Tātad 5. čempionātā labākais vienas spēles rezultāts pagaidām ir Dmitrijam Čebotarjovam, 2. ir Dmitrijs Duncevs arī 259. Tad mēs redzam, ja tekošajā sezonā, kurš ir labākais vienas spēles rezultāts. Rekords, tas ir kopā vispār spēlētājiem. Viņš ir piedalījies varbūt arī kādā citā sezonā, viņam bijis labāks rezultāts, kā mēs redzam, ja Dukuram Mārim 1. čempionātā viņš uzmet 288, tas arī ir labākais viņa rezultāts, bet 248 viņš uzmetis kā labāko šajā tieši sezonā. Un tas pats ir ar summu, arī spiežot 2 reizes, mēs sortējam no labāko uz sliktāko tekošajā sezonā, tad sanāk Zavjālovam Artūram ir labākais rezultāts un rekords. Tātad šo tabulu mēs tādā veidā varam atrast interesējušu informāciju, kā redzu, ka Pēters meklē rekordus, ja spēlētājiem viņš skatās bišķiņ nepareizā vietā. Tas ir jāmeklē tieši šajā individuālajā reitinga tabulā. Spēlētāja rekordu par tūrēm, šeit mēs redzam katrā tūrē, kad spēlētājs uzliek savu personīgo rekordu, viņš parādās šajā lauciņā. Un šeit mēs neskatāmies, ja viņš skatījās labāko rezultātu, kāds ir tagad. Bet ne, šeit ir uzrādās tieši spēlētāja rekords. Šajā konkrētajā tūrē viņš uzmet savu personīgo rekordu, viņš nonāk šajā statistikā. Tad lūk, jā, tas bija tas, ko es gribēju iebilst.